Šajā vasarā daba mūs nebeidz pārsteigt, nesot arvien jaunus postījumus. Otrdienas vakarā pērkona negaiss pamatīgi pārbiedēja Vecpiebalgas iedzīvotājus, jo no zibens spēriena aizdegās vietējais bērnudārzs. Pēkšņi blīkšķis. To jau pašu momentu es neredzēju. Man bija galva uz leju, bet vīrs saka, ka pa to stiklu uz leju esot uguns nogājusi. Vīrs redzēja to uguni, viņam ienāca prātā atnākt atpakaļ un paskatīties, kur tas uguns palika. Un sāka dūmi nākt iekšā, un tad jau skrējām, tad mēs visi. Notikuma brīdī Vecpiebalgas vidusskolas pirmskolas iestādē Mazputniņš brīvprātīgie bērndārza audzēkņu vecāki veica remontu vienā no kabinetiem, tāpēc varēja savlaicīgi reaģēt. Pēkšņi ieskrien apkopēji, saka, dūmi, deg. Nu, kad izskrēja ārā, tad jau viss bija sācies, tas viss process. Augšējā telpa bija dūmiem jau. Lielākā daļa tur piepildījusies un jumtā bleķis spīdēja, kāds sarkani bleķi un zem bleķa, zem ranela dega apakšā kondensāta plēve, kuru tika pēc tam nācās jumtu noraut un plēvi nodzēst. Ja, teiksim, nebūtu uz vietas, tas varēja izplesties, kamēr sāktu, kamēr viss tas varēja aiziet jau, teiksim, par jumtu papakšu būtu aizgājis varbūt uz visu trešo daļu tās ēkas viss jau. Tā kā tas ļoti labi bija, ka mēs bijām uz vietas. Uguns nelaimes seku likvidēšanā aktīvi iesaistījās daudz Vecpiebalgas iedzīvotāji, tāpēc cietusi neliela daļa bērnudārza telpu. Ir ziemas dārzs cietis, tā ir telpa, kur sākuma skolas bērni pavada brīvo laiku starpbrīžus. Un ir cietusi zāle, kas atrodas zem ziemas dārza. Tā ir vienkārši noplūdusi, bet arī jāsaka milzīgs paldies tiem cilvēkiem, kas šeit atskrēja uzreiz pēc tā, kad sajūta, ka kaut kas nav lāga, un palīdzēja spaiņiem, bogatieriem, nesa plēves un klāja grīdas un slaucīja. Un tie tēvi, kas mums bija te uz vietas, jo mēs remontējām klasi, tie arī reaģēja tā kā pienākās, un viss tika izsaukt palīdzību un ieradās laicīgi. Un tāpēc arī mēs esam tikuši, manuprāt, ar samērā teiksim, niecīgiem zaudējumiem, ja padomā, kā ir klājies citiem šovasar pēc tiem lielajiem ugunsgrēkiem un postījumiem, kādi ir, kad nodeg visa māja vai aiziet bojā viss jumts. Tā kā mēs teiksim, Dieviņš mūs vēl ir pasaudzējis. Skolas direktori jau no paša rīta, jau pirms 8 jau satikāmies, novada priekšsēdētāja bija atnākusi, un viņa mums jau vakar jau te stāvot un skatoties, kā tas te viss notiek. Viņa jau vakar teica, būs labi. Tā kā es domāju, ka novada pašvaldība tiks galā varonīgi, lai gan līdzekļi tagad pašvaldībām visām ir tā, kā ir. Bet es domāju, pateicoties novada atbalstam un visam, būs labi. Ugunsgrēka postījuma apmēri tiks noteikti tuvākajā laikā, lai pēc iespējas ātrāk varētu ķerties pie seku likvidēšanas. Varēja būt arī ļaunāk, teica bērnudārza darbinieki, un atguvušies no izbīļas spriež, ka cietušo telpu remonts būšot kā neplānota dāvana bērnudārza 25 gadu jubilejā.